kāpēc es varu par to runāt? Īstenībā ar ūdeni esmu pazīstams jau 15 gadus, jo ir arī cits kompānijas, kas vairāk ņemās ar ūdeni, bet nav tāda automatizēta. Un tāpēc par ūdeni es jau sāku, tikko pabeidzu augstskolu, tad jau sāku domāt un runāt un saprast, kas tas notiek. Pats esmu ārsts, ikdienā arī strādāju par ārstu, specializējos pediatriju, pēc specializācijas arī esmu ģimenes ārsts un pagājušajā gadā pabeidzu arī papildus padziļināts kurs arī nutricioloģiju, bet tā esmu jau 20 gadus jau fitoterapiju pielieto savā praksē un dietoloģiju, un vairāk man tuvāk tā daba. Un tāpēc tas ūdens, manuprāt, ir pats pamats, par ko ir jāsāk domāt. Un īstenībā katru dienu es veltu lielāku daļu no konsultācijām par šķidrumu, par ūdeni, vispār kāpēc ir jādzer. Kāpēc ir jādzer, vai ir skaidrs vispār? Alkoholu es saprotu, kāpēc dzer, bet par ūdeni. Jā, jo man bieži vien atnāk cilvēki un pastāst, jā, daktars, es dzeru, cik man vajag, cik es jūtos. Daudziem tā ir 2 glāzes, dažiem tas ir 3, citiem tas ir 5 litri. Un kā saprast, vai vispār jālieto vai nav jālieto, tad šeit es sāktu ar cipriem, jo mūsu ķermenis pārsvara sastāv no ūdens. To es domāju, jūs ziniet. Ja. Jaunie cilvēki tur 80%, drusku vecāki, pieredzējošākie, ja. Tie jau pie 100 gadiem varētu būt 60%, pirms tam tad 70%. Jā, tad redziet, ūdens mums ir vajadzīgs. Tālāk, cik daudz? Un tiešām bieži vien dzirdam, ka, cik gribās. Varbūt sāksim no cita gala, tad es vienmēr, ko lūdzu? Kāpēc samazinās ūdens daudzums? Tāpēc, ka šūnas izžūst lēnītēm. Un, ja mēs paskatāmies uz ādu, vairāk rokas. Ja mēs paskatāmies zem mikroskopa šūna, viņa tāda ir saraustīta. Ja? Kaulu blīvums samazinās, muskuļu blīvums samazinās, viss tas ir dēļ ūdeni. Un īstenībā visi mērķi justies un izskatīties labi, tas ir mērķis saglabāt ūdens zem ādas slānī, arī muskuļos, arī asinsrītē. Tāpēc, tad, kad cilvēks izskatās jauns, tas savos 70 gados, tur pielietojas visādas metodas, tas ir zemādi, viņam joprojām uzturās ūdens. Un, lai saprastu, cik daudz dzert, tad šeit es sāku vienkārši no matemātikas. Jāsaskaita, cik mēs dienā patērējam, un to jebkurš cilvēks patērē, neskatoties uz to, vai viņš grib vai negrib. Tā notiek. Protams, viņš var pavisam maz patērēt, un pēc kāda brīteņa viņš sasniedz jau slimības stāvokli vai sāk justies slikti, bet sākumā viņš tāpat patērē daudz. Un kur mēs patērējam? Tās ir urīns, čurājam visi. Apmēram normāli mēs dienā zaudējam ap litru urīnu. Un ļoti vienkārši rādītājs ir urīna krāsa. Ja viņa ir košā, tāda dzeltenīga, tas nozīmē, ka jums šķidruma pa maz. Jo koncentrēt sāļi nāk laukā un, protams, nokrasot urīnu. Tad viņa jābūt dzidrei, labāk bez baigais tur smaržai vai tāda smaka jau jāsāk. Ja? Tad, ja jūs redzat, ka jums regulāri urīns, ja vienīgi nelietot kaut kādu zāles, ja, piemēram, B-grupas vitamīnu lietot, tur visu oranžā krāsa, ja? Ja nelietot, tur jābūt tāda dzidri. Ja nav, tad uzreiz piedomā, varbūt pa maz. Otrs, mēs katru dienu elpojam. Es domāju, jūs to arī darat. Ja? Un es bērniem bieži vien prasu, rekur pamēģina paelpot uz stikla, un uz stikla mākonītes paliek. Jo mēs visu laiku zaudējam caur elpošanu šķidrumu. Tur atkarība no slodzes, atkarība no runāšanas, ja, 300–500 ml vismaz. Un tad vēl ir sviedri. Pat ja jūs sakat, ka jūs nesvīstat, un tas nozīmē, ka jums netek ārā, jūs tāpat zaudējat ar ādu šķidrumu. Un tas atkal, jo lielāks cilvēks, jo vairāk zaudē.
Jo mazāks cilvēks, jo vairāk zaudē, jo bērniem asinsvādi tuva pie ādas, tāpēc viņi karstumu durienu var dabūt daudz ātrāk, jo viņi zaudē ātrāk to šķidrumu. Un tad šeit arī no puslitra un vairāk. Un tad tikko es sarēķināju, ka litrs plus 300, nu es pa minimumu tādu, un plus 500. Litra 800, nu tas ir tāds minimāls apjoms, kas ir jāuzņem iekšā. Un tad, kad cilvēks stāsta, ka man negribās, es ļoti vienkārši stāstu, re, kur jums ir mašīna, jūs sēžat pie stūres, cik no jums vēlās padzerties degvielu, kad iedegās lampiņa. Laikam nevienam negribās degvielu, bet jūs braucat uz degvielas uzpildes stāciju un pildat savu mašīnu. Vai jūs jūtaties, es negribu, nebraukšu, kā ir? Nu, var tā dažreiz uztaisīt, nu tad ar kānu paskries līdz stacijai, nu tad, lai kas sapratīs, tad lampiņai ir savu nozīmi, ja? Tāpat arī šeit. Tad, kad jūs sakat, ka es negribu, ļoti vienkārši bērni jau no maziem gadiem iemācās ignorēt signālu. Mēs to pašu daram. Man ir piemēri praksē, kad sieviete atnākusi, saka, es varu nečurāt visu dienu. Es 3 gadus nostrādāju veikalā, kur nebija tolēts, man bija jāciešās, jau māku. Bet viņai bija urinpušu liekaisumi regulāri nierākmeņi, nu, bet viņi var. Tad šeit ir jautājums, vai mēs esam tā kā specializēts bataljons, kur ir karavīri, kur izdzīvo, vai mēs gribam justies ilgi, jauni un veseli. Ja? Tad, kad mēs gribam izdzīvot, mēs varam neēst, negulēt, nedzert, visu kā nākās. Ja? Ja mēs gribam justies labi, nu tad, diemžēl, ir vērts atjaunot rezervus. Un kā saprast, vai pa maz vai pa daudz? Tad, kad jums ir slāpes, īstenībā ir pa vēlu. Viss jūs jau zaudējat 2% no tā vajadzīga šķidruma. Tad vislabāk dzert regulāri pa drusku, nevis vienā reizē, ka man ir daži vīri, teicu, ka 2 litri, visu dienu nebija laika, atnāk mājas, 1,5 litra, hop, vakarā, visu nakti skrien čurāt. Un tad saka, nē, doktor, kaut kā jūsu metode galīgi nestrāda, nav veselīgi, ja? Šeit regulāri. Nu, tas ir par to šķidrumu. Tūlīt ķersimies tālāk, bet vēl bieži vien prasa, vai varbūt nevajag ūdeni dzert. Nu, taču ir alus, vai ne? Kas vēl ir? Vīns, jā, kas vēl? Kafija vēl ir, forši, teja, jā. Piens, jā. Arbūz. Nu, arbūz varbūt tuvāk, bet tie pārēji. Ka es dzeru, piemēram, 3 litrus kafijas, ja? Vai nu tur man rekur piens, 2 litri izdzer mans bērns pienu, vai vajag dzert. Protams, arī tur ir šķidrums, bet šeit sākās jautājums, un to es redzēsiet, kā tas viss arī strādā, vai šīs šķidrums ir tās, kas mums palīdz. Nu, vienkāršākais piemērs, ko es noteikti sajustu, jūs atnācat no, nezinu, no kaut kāda laukiem, stādījāt visu ko, netīras rokas, jūs ejat vannas istabu, nomazgāt rokas, ziepes virsū un zem krāna jums tek kola vai kafija vai kas piens. Nu, vai ar to būs ok. Droši vien tāpat gaidīsiet, kad nāks ūdens tomēr, vai ne? Jo nu kaut kas paliek uz rokām. Tāpat arī iekšā. Tad, kad mēs dzēram šķidrumus ar piemaisījumiem, jums jāatcerās, ka vēl papildus jāņem klāt, lai to visu izskalotu. Un ja mēs runātu par augu valsts tējas, tad tie gandrīz nesatur tāds izteiktas ķīmiskās vielas. Nu, ja netaisam tur riktīgi tikai to biezeni. Bet pārējais vielas ļoti daudz mums noslogo gan aknas, gan nieres. Piemēram, arī visas sūles, tas arī ir cukurs, kas prasa vēl vairāk šķidrumu. Un galvenais, ka viņi neremdē slāpes. Jūs varat izdarīt kolu litru un vēl gribēsies. Vēl un vēl. Nu, par alkoholu, es domāju, viss ir skaidrs. Alkohols, kad sadalās, piesaist ūdeni, vēl tāpēc ir slāpes no rīta. Ja? Tāpēc alkohols galīgi neiet, ka šķidrums un neremdē slāpes. Nu, vienīgi varbūt par alu var teikt, ka tur ir sāļi, kas nedaudz atjauno to līdzsvaru, bet tik, cik tur daudz klāt alkohola, nu, noteikti nekompensē to visu. Jā, tas ir to, ko gribēju pateikt par, kāpēc vispār jādzer ūdeni. Var kaut kā vinnēt to, kas nav izdzerts pirms tam? Kompensēt, vai tu esi, ka nevienmēr, ka tas nonāca vienkārši viņu uztver, vai tu spēji?
Te ļoti interesanti. Jā, un šeit pirmais, kas reaģē nieres. Nieres ir filtrs. Tas tiešām, ja jūs iedomājaties sietiņu, tad tas ir tās nieres. Tur ir tāds drusku sarežģītāks sistēma, bet pēc būtības tas ir tas sietiņš. Un tad iedomājieties, ka jums ir filtrs, droši vien, ka kādam bijis, vai ne? Filtrs stāv, kur ūdeni filtrē. Nebijāt lietojuši nekad savā dzīvē? Nu, marles sait, nu tāds. Tad jūs ilgu laiku to neesat lietojuši. Kas notiek ar to filtru? Pilnīgi izžūst, pat sakalts tāds. Tad jūs ieliet litru ūdeni virsmu. Nekas nenotiek. Kamēr tas filtrs pilnīgi nesāk strādāt lēnītiem, jums tas ūdens stāv virsū. Tad, kad satecēt, lēnīgi filtrē. Tad, kad jūs pēkšņi izgudrojat, nu tagad uz nedēļu sadzeršos, vai nu nedēļu pietrūks sadzeršos, sākuma nekas nebūs, būs pampus, un pēc tam vienkārši nieres laidīs visu ārā. Un jūs tikai skraidīsiet. Un, ja mēs runājam par nierēm, tādā procesā, jā, jūs varat uzlabot. Ja mēs runājam par vispārēju asinsrīti, tas, kas ir panākts, tas jau ir panākts. Tas, kas ir nomirs. Tā kā puķiem. Ļoti vienkārši. Puķis kādām podā droši vien dzīvo. Man slikti dzīvo, man nepatīk laistīt. Par sevi var rūpēties, par viņiem nē. Un tad iedomājieties, ka nedēļu jūs aizmirsuši. Tad atnākat mājas, lapas jau viss nobiruši. Un tad domājat, tagad pielaistīšu un lapas pielips atpakaļ. Nu nē. Ja izdzīvoja, tad turpinās augt un varbūt dos jauns augs. Ja neizdzīvoja, nu tad jāpasaka, sorry, tu nebija mans. Jā, tāpēc, un šeit arī uzmanīgi, jā, nedrīkst, tā kā jūs nedzerat, es saku, tā kā cilvēki visu dienu nedzer, uz nakti sadzerās 1,5 litru un atkal nedzer. Jā, jo naktī nieru aktivitāti fizioloģiski ir samazināta, un tad nevajag uz nakti lietot daudz. Pa dienu. Skaidra doma, jā? Jā, tad kāpēc jādzer, domāju, skaidrs. Un cik daudz, es domāju, arī ir skaidrs. Parasti rēķinot vienkārši 30 ml uz kilogramu svaru. Nu, tāds ideāli. Ja cilvēks 200 kg svar, protams, viņam nevajag lietot tur 6 litrus. Nē. Jā, tad pēc auguma. Bet nu vidu vai 2,5 litri jādzer bērniem. Īstenībā 20 kg pāri jau 1,5 litrs patēriņš diennaktī ir. Tad viņam arī jādzer. Jā. Un tad, kad ir klāt fiziskā slodze, tad, kad ir klāt, tā kā mums vasara nāk, tad, protams, tas vēl klāt. Jā. Un, ja mēs runājam par ķermeni, mēs tūlīt arī tuvāsimies par tiem cipariem, tad vislabāk uzsaucās ūdens, kas ir tuvāk mūsu iekšējai videi. Mūsu iekšējā vide ir temperatūra, un ir arī, nu, rekur par to runāsim, pH balans, tas ir sarmaiņas kāpu vide arī, tur tie elektroni. Un šķidrums neiet iekšā, kamēr neizveidos to pašu līdzsvarotu, kā ir šūnā. Tad, ja jūs sadzerties augstu, ķermenim būs jāsasildi sākumā, un tad uzsūcās. Un tāpēc, ja jūs sadzerties augstu, bieži vien cilvēki varbūt pat slikti, vai pat varbūt kaut kādas tur šķidra vēdrīzē, jo tas kairina zarnas. Un nevienmēr var sadzerties. Tāpēc labāk uzreiz dzeram istabas temperatūru vai pat drusku siltāku. Protams, var, jā. Nu, ja cilvēks dzer, nu, parasti tur jau ir slimības, kāpēc dzer pa daudz. Bet ja vienkārši cilvēks, nu, nezinu, spiež uz sevi, tad var izskalot. Ja pēc būtības mēs visu laiku pārslogojam nieres, un nieres regulē mūsu sāļu līdzsvaru. Mums vienmēr ir sāļi iekšā, jā, pateicoties tam. Mums nav destilēts ūdens, kur nekā nav. To lej radiatoru iekšā, lai nekas nerusē, lai viss ir neitrāls. Bet šīs ir mirstamais ūdens. Jā, tad jūs izdzerat, var riktīgi saindēties. Ja mums vienmēr ir nedaudz sāļi, jebkurā šķidrumā. Un to sāļu līdzsvaru ir jānotur. Ja mēs pa daudz lietojam šķidrumu, tad atkal jautājums, kādu ūdeni. Šeit es runāju par labu. Ja mēs sadzeramies, piemēram, ūdeni, kur ir daudz kalcija, tiešām ir pētījumi, ka pēc 5–10 gadiem visā ķermenī mēs redzam daudz kalcija sāļu. Ja tur ir dzelze, tad atkal tas izgulsnējas. Un tad nav ko brīnīties, ka asinsvados, aknās, nierēs, visur kaut kādi sāļi un akmeņi.
Jā, ja jūs daudz dzerat, viņš lēnām mēdz kaut kur izgulsnēties, jā. Jā. Nu, te ir jautājums, cik daudz, ja jūs vārat, viņi nedaudz neutralizē, jo vārot īstenībā veidojas arī oksidācijas process uz tās elektriska tā vāda, uz tā, tad tur, vai, ja jums apakšā, tu redzēt, tur ir rūsējums vai kaut kāds tāds izgulsnējums, tas arī ir. Jo tad, kad jūs uzvarat, temperatūras maiņas starpības dēļ izgulsnējas, ja? Un tāpēc daļu jūs nedzerat. Ir arī īstenībā vēl viens variants, kā, nu, ja jums nav nekā, var sasaldēt ūdeni. Nemēģināt? Nu, es domāju, ka es nemēģināju, bet var šo, domāju, ka nekas tur nebūs, ļoti maz. Bet ja paņemam vienkārši no kaut kurienes sasaldējam ūdeni, jūs redzēsiet, ka ir tāds riktīgs izgulsnējums, tāds pa vidu nebūs dzidrs ledus. Un tad atsaldējot lēnītim ir svarīgi, tas arī kūst lēnāk, šo daļu nedzeram. Jo tur viss tas netīrums un visi tie sāļi, viss arī ir iekšā. Čau. Un tas tāds labs ūdens, jā. Sasaldē, atsaldē un nu tad izcēl, jā. Tāpēc arī augsta kalnos, kur ir tas ledus gabali, un kad nokosot, man pateikt, Norvēģi, viņam ļoti garšīgs ūdens. Nu, tur jau no kalniem tikai nāk. Jā. Kas vēl? Pirms par ūdeni runājot, nu, kādas īpašības, jo bieži vien runā, nu, ko vēl par ūdeni. Tad pirmais, ko mēs negribam, lai tur būtu, protams, visādas baktērijas, tas ir skaidrs. Un tāpēc runā par tiem savaļas ūdens avotiem, vai nav problēmas tur saindēties, jā, jo tiešām tur dzīvo baktērijas. Un tad, kad jūs ņemat no akas vai no pazemes ūdeņiem, parasti viņi pārbauda un skatās, vai nu trapiet īstā vietā. Ja? Un ja nedod Dievs, kāds tur blakus kaut ko glabā, vai nu kāds ir nomiris pa vidu, ja? Nu, tad rekur var būt problēmas. Un tas pats arī varētu būt trubās. Tāpēc tad, kad lielā pagājušā gada apkurs sistēma samazināja un ūdens bija ap 20 grādiem, man liekas, tas siltais ūdens. Nu, viņi netaisījās viņu sakarsēt. Tad īstenībā nu, sāka augt legionēls, jā, tas baktērijas, kas ļoti bīstams. Tad jūs aizējat uz dušas kabīnu un dabojat visas baktērijas. Tad nevajadzētu būt baktērijiem, un otrs nevajadzētu būt, jā, tiem smagiem sāļiem. Tas, nu, nevis metāli, bet tie kaļķis, dzelz, nu, tie ir rupjas daļiņas. Nu, tam ļoti palīdz tie rupji filtri, kas ir tiešām ar sietiņu vai viņš ar smiltīm, nu, tāds, kas aizķer. Jo šīs, nu, ja mums runā par tādu pH, tas ir tāds jau juvelieru darbs. Pirms tā, ko mēs darām, ja mēs paņēmam zelta vai kaut kādu dimantu, mēs pilnīgi viņu atdalām no smagām visām piemaisījumiem, jā, tas ir rupšs darbs, un tad mēs tādām juvelieram sākam, nu, tagad tais izcili darbu. Tas ir šitais. Bet līdz tām mums ir riktīgi jānoņem baktērijas, jānoņem visas tas rupjas daļiņas, dzelzs, kalcijs, tur var būt magnijs, tur, nu, kaļķis, kā jūs teicat, jā. Jo mums ļoti daudz kaļķu, jā. Es dzīvoju Jūrmalā, nu, tur sākumā bija tā, ka, nu, tev rūsē viss. Tur, kur stāv krāns, tev nu, vienreiz nedēļā jātir, jo viss bija tāds riktīgi sarkans. Nu, tagad ielikt centralizēt filtrus, nu, ir vieglāk, jā. Bet līdz šim tur nevarēja vispār dzīvot, jā. Un tālāk, protams, mēs runājam par to dzīvu ūdeni. Un to, ko es darīšu, tas ir tāds stāsts jau par šo. Varbūt sāksim no cita gala. Tā kā mums nāk ūdens centralizēti, tad viens no svarīgākajiem momentiem, lai cilvēki nesaindējas, vai ne? Nu jā, tā kā Indija. Jā, tur katrs otrs, rokas viņi nemazgā, tolēts viņi nebūvē. Nu tiešām traki. Nu viņi pierod, viņam tā gremošanas sistēma vēl dzīva. Tur iekšā arī tāda diezgan saindējas visu, un tad viņi arī ganga var papeldēt, bet ja mūsu cilvēks aizbrauc tur, nu, tur viņam ļoti skatās, uzmanies, jo visur, kur ir baktērijas. Tad arī, ja jūs droši vien kā dzirdējuši, ja jūs braucat uz Turciju atpūsties Eģipte, tad neiesaka dzērt ar ledu ūdeni, vai ne? Neesat dzirdējuši?
Neesat bijuši? Jā, jo, ja jūs pērkat ūdeni, tad tas ir pudelēs un parasti tam ievēro visas normatīvas. Ko dara tie, kuri pārdod? Vai viņi mazgā rokas, to mēs nezinām, un parasti sanitāra drošības noteikums viņi arī maz ievēro. Nu, tas ir fakts vienkārši. Jūs varat tur, ko gribat darīt, bet tā ir. Un ledu viņi taisa paši. No krāna ūdeni, jā? Jā. Nu, no kāda ūdeni jūs varat prasīt, viņi pateiks izcils, labākais. Jā? Bet visbieži varbūt no krānu un varbūt arī netīram rokām. Un tad sasaldējas tur tās baktērijas. Un tad jūs dabojat caur to ūdeni, caur to ledu arī tas baktērijas. Un tāpēc bieži vien tur tā varētu būt tas zārnu problēmas, infekcijas. Nu, tas, kā mēs varam dabūt, ne tikai jūrā, bet caur to ledu. Nu, bet tas ir jau visiem, man liekas, visiem bija sen stāstīts un visur, kur rakstīts, ka, ja braucat, uzmanīgi. Ledu nē. Tikai ūdeni un var no leduskāpja, bet ledu tā uzmanīgi, ja? Nu, alkoholus, redzēt, dezinficē, tad tur varbūt mazāk. Ja jūs tur šņābi ar ledu, nu varbūt nekas nebūs. Ja. Bet ko es gribēju teikt? Tad, lai panāktu to šeit, jo ņem ūdeni no upes, no ezeriem, nevienmēr ūdens kvalitāte ir tā labāka, tad to apstrādā. Un galvenais, ko viņi dara, lai tur nebūtu baktērijas. Un tad viņi pievieno visādas vielas, kas iznīcina baktērijas. Nu, kas tas pa vielām, jūs droši vien, ka ziniet? Nē. Nu, tas ir chlora līdzīgi vielas. Nu, nav īstais chlors, jo tas būtu bīstami, bet ļoti līdzīgi. Un kā tas panāks, kā darbojas chlors? Īstenībā darbojas ļoti vienkārši, ka darbojas arī nedzīvs ūdens. Chlors vai chlorēti tie reaģenti, viņi atņem no baktērijiem elektronus un tie iet bojā. Pēc būtības šī ūdeni ielaiž vielas, kas nesatur elektronus. Tad viņi speciāli atņem no ūdens visus elektronus, lai viņi ietu, tecētu un indētu visas dzīves būtnes, kas tur varētu parādīties. Tas nozīmē, tad, kad jūs no krāna paņemat ūdeni, tas ūdens, mēs domājam, ka nesatur smagus tos sāļus, nu, nevajadzētu, liela filtri ir, vai vismaz filtrēt, nesatur baktērijas, ok, bet diemžēl nav tas labākais mūsu ķermenim. Ir labāk, ka nekas, bet ja mēs runājam par to veselības pusi un tas, kas palīdz mums justies veselīgāk, tad tur pietrūkst darbība. Ja? Un tāpēc, ja jūs paņemat no krāna ūdens, droši vien esat skatījušies, tur tie plusi, vai ne? Un pH bija 5, 6, nu tā, dažiem 4,5. Tas pH līmenis arī parāda, cik daudz tā chlorēt, cik viņi daudz arī jādara. Man bieži sanāk brauc uz Norvēģiju, tur viņi neko nedara ūdeni. Un tur tas ūdens ir tiešām 7 un vairāk, ja? Jo tur viņam no kalniem tek. Tiešām pienāk jebkurā strautiņā, un pēc gārša ir savādāks, dzīdrs, un viņiem tur... Bet viņi arī rūpējas par to, ja? Viņi nepeldēs kalnos, viņi tur nečurā. Nu, viņi tiešām tu aizēja kalnu, saka, šeit nepeldēs, nē. Tas viss ir dzeramais. Un viņi to saprot, viņi domā līdzi. Nav tā kā pie mums pakluso, neviens neredz, nedavai. Nē, viņam tā, tad viņam nav vajadzība, jo visu izdarījusi daba. Nu, pie mums vajag. Jā. Kas tad ir, esat dzirdējuši par tādu dzīvu un nedzīvu ūdeni? Esat dzirdējuši. Droši vien, ka pasakās, pat pieaudzē audus, vai ne? Vai tur iznīcina tos sliktus. Tad, cik jums ir tuvu ķīmija, atcerieties par tādiem elektroniem. Ja? Neko nē? Labi, tad ļoti vienkārši. Ir šūna. Lai šūnai labi darbotos, ir membrāna un tas viņu apvalks. Un, nu, ja mēs pastamies rūpi, tad tā ir siena, redziet, bet ja mēs pastamies daudz tuvāk, tad tā siena sastāv no mikrodaļiņām, kas savā starpā
savalkās un turās. Tad ir iespēja elektroni, tā ir tāda viela, kas savieno savā starpā šūnās un tas vielas. Un ja atņem elektrons, tas apmēram šeit paņem vienu ķieģeļu no šitās sienas. Vienu, vēl vienu, divas. Nu, kad paņem kaut kādu gabalu, tad sāk jau brūkt. Vai nu tur sākās caurvējš. It kā māja stāvēs, bet nu kaut kāda defekti ir. Tie ir tie elektroni. Un īstenībā, kad jūs dzirdējat par antioksidantiem, esat dzirdējuši tādu vārdu? Jā. Antioksidanti ir tie, kuri nes elektrons. Viņi ir ļoti draudzīgi un tādi bagāti, un viņi dalās ar tiem elektroniem. Citiem vārdiem tie ir puiši ar ķieģelīšiem staigā un saka, tev vajag, rekur ir, un dod un bovē atpakaļ klāt. Tad antioksidanti satur tos elektronus. Un dzīvē mūsu ķermeni visu laiku notiek cīņā par tiem elektroniem, par tiem ķieģelīšiem. Tad kurš viņu paņem? Un to izmanto visi, gan mūsu ķermenis, gan vīrusi, gan baktērijas, gan redzēt arī rūpniecības formātā, ražojot ūdeni, to pašu ķīmiskās vielas. Tad, un ūdens ir īpatnēji tāda formula, ka viņam ir skābekļa un ūdeņrāža molekulas, un skābeklis ir ļoti labs to elektronu devējs. Viņš gatavs dalīties. Un ūdeņrādis ir tas, kas gatavs ņemt. Un tāpēc viņi kopā, kad dzīvo, kad ir viss neitrāli, tad ūdens ir neitrāls, un to mēs skatāmies, ka pH ir 7. Tā ir neitrāla vide. Tā elektrona visiem pietiek. Viss ir ok, kas saka, ka ideāla pasaule, cik vīrieši, tik sievietes. Viss ir. Tad, kad vairs nav ideāla pasaulē, jā, tad vīrieši paliek vairāk vai no sievietes, un tad viņiem savā starpā kaut kas ir jādara. Šeit tāpat, kad to elektronu, tad, kas ir kopējs konkrēts skaits, ja mēs paņēmam glāzi, tad šeit galīgs kaut kāds skaits. Kad to elektronu skaits uz to kopēju apjomu paliek mazāk, kur viņi aiziet? Gaisā. Ja gaisā šeit ir netīra vide, viņi paņem elektronus. Ja man ir kaut kāds vielas, viņi paņem elektronus. Tad tas ūdens paliek skāps. Un tad jūs redzat līmeņus zem 7. 6, 5, 4, 3. Ja šī ūdenī ir pārpalikums elektronu, tad tie ir labi ķieģelīši, vai jūs gribat varbūt kas vēl tāds, jā, elektrons. Tad tas ūdens ir sārmains, un viņam ir cipari līdz 14. 14 maksimāli sārmains, viens ir ļoti, ļoti skāps. Tas ir skaidrs. Ja? Un kas notiek tad mūsu ķermenī? Nu, kā mēs runājam, mūsu ķermenis sastāv no šķidruma, vai ne? Cik tur bija? 8%, 60%. Kādu šķidrumu mums pastāv? Līmfa, uzreiz labi. Asins, es domāju, ne? Vieglāk. Līmfa, asins, kas vēl? Siekalas. Kaut kas vēl? Asaras, jā, redziet. Žults, tieši tā, jā. Īstenībā, jebkura šūna iekšā arī satur šķidrumu. Nu, ja viņai nav šķidrumu, viņa izžūst un tad nekas nenotiek. Jo redziet, mēs iekšā esam īstenībā ūdens pasaule. Un, ja jūs atceraties, kā peld zivtiņas akvārija, tagad iedomājies, ka akvārija pazūd ūdens. Kā tur tam zivtiņam? Traki, ja viņi neizaudzē pēkšņi kājas un žaunas nenomaina uz plaušām, tad nekas nenotiek. Ja? Tāpat šūnā, ja viņai pazūd ūdens, nekas nenotiek. Šūna iet bojā. Un īstenībā uz ādas, ārpus šūnas, ir šūnas, kuras jau pazaudējuši šķidrumu. Tāpēc viņi nolobās un aiziet nost. Un bojā tā āda, kad jūs redzat alerģiskas dabas, tie dermatīti ar visiem,
viņam jau ļoti dziļi, jo šūna āda sastāv no 12 slāņiem, tad virspusēji slāņi parasti jau spēj pazūt, iekšēji ne. Tad viņi ļoti dziļi jau pazaudē ūdeni, daudz ātrāk. Un visu viņi mirst. Tāpat arī iekšā. Tad visiem vajadzīgs šķidrums. Un mūsu šķidrums iekšā ir arī savs pH līmenis. Un tas svārstās ap 7. 7,1, 7,4, tur. Tas ir sārmains, nav skāps. Skāps ir kuņģī, brīžiem varbūt siekalās, urīnā. Viss. Visur citur ir sārmains. Ko tas nozīmē? Tātad, ja mēs paņemam ūdeni, mēs gribam, lai tas ūdens aiziet iekšā. Jūs mēģinājāt kādreiz, jums ir krāsa, sakrāsot ūdeni un ieliet klāt blakus citā un kā viņas samaisās savu starpu. Neesat redzējuši? Ja? Tur, kur bija daudz krāsas, viņi aiziet tur, kur mazāk, tad viņi šķidrums vienmēr mēģina izlīdzināt. Ja man ir pa daudz sāļu, es dalīšos ar to, tur arī būs. Man būs mazāk, bet tev būs. Ja tev būs pa daudz cukuru, es arī gribu. Un jums nesanāk, dalīsies. Tad, kad pie šūnas nonāk kaut kāds šķidrums, tad tas šķidrums pieprasa no šūnas tas vielas. Un saka, dalamies, mums ir jādara tā. Jo savādāk nevar būt savā starpā apmaiņa. Jo šūnai visu laiku jāsaņem mikroelements, vitamīns, minerālvielas, tur jāizvada visas toksiskas vielas. Un ja tā starpība ir pārāk liela, tas nenotiek. Ja? Tāpēc, ja cilvēki dzer daudz sāli, ikdienu lieto, kas viņam notiek? Pampst. Jo sāli sāk izlūsmēties, piesaist ūdeni, nu visur kur un jūs pampat. Ja? Ļoti vienkārši. Nu jā, tad ja jūs lietojat ūdeni no krāna, lai viņam aizietu uz šūni iekšā, viņam arī jāizlīdzina to elektronu sastāvu. Tur bija 7 pāri, šeit ir 6. Kas notiks, ko darīs? Tad tā šūna vai apkārt limfa vai apkārt citas vielas mēģinās to ūdeni aktivizēt, lai tas paceltu savu pH līmeni un aizietu šūnai iekšā. Ja tā nav, kas būs tāda? Ja šeit atnāks kāds ļoti nabadzīgs cilvēks, šidais, lūdzu, iedodiet paēst, ko mēs darīsim? Nu stāv mums kaut kāds ūdeni toču dosim, ja? Nu mēs padalīsimies, ir tā. Mūsu šūnas dara tāpat, nu ja tev ļoti vajag, es tev došu. Un ko es atdošu? Elektronus. Bet elektroni ir tie, kas ļoti vajadzīgi. Ja jums nav elektroni, es saku, ja tad tālāk tā dzīve nenotiek. Nu, redziet, visa elektrība arī uz elektroniem, ja? Bet iekšā tas mazās ķīmiskās vielas notiek caur tiem elektroniem. Es saku, tie ķieģelīši, ja? Ja es atdodu viņam, man vairs nav. Es paņemšu, es meklēšu no kā paņemt, paņemšu no kaimiņa. Kaimiņš skatīsies, šitais man atņems, paņemšu no turienes. Cietīs tās, kam vairs nav kam ņemt. Vai nu tas, kurš jau bija beigs, viņi piebeigs. Un tā mums viss ķermenis paliek vājāks. Un mēs sākam meklēt no ārpus, kur to paņemt. Tāpēc ūdenim ir svarīgi, kāds viņš atnāk. Ja viņš atnāk ar lieliem saļiem, tad viņš izvelk no šūnas ūdeni un saka, rekur, tagad izlīdzināsimies, tad mēs runāsim. Ja? Tur nevar būt, ka jūs atnākat ar 1000 eiro, es ar vienu, mēs runāsim. Nē, mēs kamēr nesadalīsim, tad jums būs 500, man 500, tad mēs sāksim runāt. Tur vienmēr vienlīdzība jābūt. Ja? Un tāpēc, tad, kad mēs lietojam iekšā ūdeni, kuram ir te pH līmenis ir zemāks, mums ir vēl jāpiepulās nedaudz, lai to paceltu. Protams, daļēji pie tā strādā zārnās. Jo zārnas mums ir, tas pH līmenis ir sārmains, un tur nedaudz mēģina. Bet tāpat tas ūdens jau mutē sāk uzsūkties un iekšā paņems elektrons, un tur tādi jums jāiesaist ļoti daudz to antioksidantu. Antioksidanti, kā es teicu, tie ir glābēji, lieli vīri, kuriem apkārt ļoti daudz ķieģelīšu elektronu sāk dodam visiem. Bet kad viņi pazauda visu, viņi paliek nikni.
Tad atnāk vēl viens, un mums ļoti daudz antioksidantus. Esat dzirdējuši C vitamīnu, vai ne? Cinks, E vitamīns, te viss ir antioksidanti, bet viņi savā starpā darbojas. Es došu tev, tu dos tam, es tam, bet ja viss tā ķēdīte nav izbūvēta, tad kaut kādu brīdi paliek tas posms, kad jūs viss, un nav spēka, un cilvēks brīnās, kāpēc nav tik labi, kā gribās. Un tas, redziet, jau strādā tāda juvelīra pasaule. Ja? Jo mēs visi dzīvojam, bez dārglietām var dzīvot. Bet, kad mēs gribam kaut kādu smukāku vēl, mēs gribam, šito, tas niansīts. Bet tas niansīts darbojas katrā šūnā. Un par šo ir skaidrs. Tad bioķīmija saprot, ka ir grūti, bet te ir svarīgi saprast, ka tad, kad jūs mērījuši šeit, īstenībā divi veidi mērījumi. Nav svarīgi, kurš pH vai tas oksidācijas reducēšanas koeficients, pēc būtības viņi mēr, vai vispār ir iespēja elektroniem tur pastāvēt vai nē. Kad ir plusā, tas nozīmē, ka tik viņam pietrūkst elektronu. Tas nozīmē, ka jūs izdarat ūdeni, jums ir jādod viņam, un tad jūs varat uzņemt ūdeni. Kad jums ir mīnusā ūdenī, tad šo šķidrumu jūs uzreiz paņemsiet, un tas jums vēl dalīsies. Ja? Jo iekšā ir iekaisumi kuņģī, zārnās, tad tur tie elektroni ļoti svarīgi. Jo jebkurš iekaisuma process nozīmē, ka visu laiku iet bojā šūna. Kas ir iekaisums, ir skaidrs, ja? Kaut kas neiet tā kā vajag. Piemēram, kuņģi tur uzbriests, apsarts. Vienkāršāk saprast, laikam būs uz ādas, kad ir saberzums vai sarīvējums, jums te viss apsarts, piepamps vai tur skrāpējums, tas ir iekaisums. Ja? Tad šeit šūnas mēģina atjaunoties un uzlabot savu procesu. Tāpat mums iekšā visu laiku notiek. Un ļoti pieprasīgs process, piemēram, notiek aknās. Aknas, tā ir ķīmiska laboratorija, kura katru dienu tikai to dara, ka neutralizē visu, ko jūs ražojat. Kur jūs ražojat? Jūs elpojat, jūs domājat, jūs staigājat, jūs ēdat, brīžiem cīnāties ar infekcijām, veidojas ļoti daudz vielas. Kā jebkurai mašīnai, pat trūba ārā nāk izkvepēs gāzi, ar viņiem kaut kas jādara. Tikai iekšā mums tas turpat arī paliek. Viņi jāneutralizē, tā kā kosmosā. Tur viss ir jāpārstrādā un jālaiž iekšā. Tad viņiem ūdens, viņi pačurā, viņi atjauno un dzer to pašu, un tāpat viņi skrien. Šeit tāpat tad aknas tā strādā, un tur to elektronu patēriņš ir ļoti liels. Un, ja jums tas pietrūks, tad ar laiku jums tas šūnas iet bojā. Kā tas tiešā veidā izskatās? Ja? Kā es teicu, ja jūs gribat kaut ko iznīcināt, un, piemēram, ja ir netīra brūce, ja jūs atceraties pasakas, tur ar nedzīvu ūdeni, ko darīja? Bija kaut kāda brūce vai kaut kāda tāda slimība, viņu varēja apstrādāt. Tiešām, tad jūs varat paņemt to pašu, piemēram, pH 3. Tā kā šeit nav citas ķīmiskās vielas, tur tikai elektronu, tad uzliekot, paskalojot to brūci, jūs īstenībā tas bakterijas, ja tur gadījumi ir, viņus iznīcināt. Viss. Un pēc tam jūs, protams, jūs neturat iekšā, jo savādāk viņš tās bojas arī audzes. Ja? Bet jūs izskalojat visu, tā kā ar ūdeņrādi. Un viss, un tādā brūce vairs nav baktērija. Pārējie procesi organisms izdarīs pats. Mēs gribam iznīcināt. Ja? Tas ir tas, ko var ar nedzīvu ūdeni darīt. Tāpat arī tīrīšanas process jūsu ikdienā, pasties, chlors, kas tur un visi tie ferī, kas vēl tur, kalceks, vēl kaut ko, tā ir ķīmija, kur ir skābes. Un skābes ir ar to zemu pH. Tad īstenībā var izmantot šo. Ja? Brīžiem viņi pieliek klāt smāržai kaut ko, bet pietiek arī ar tiem elektroniem. Bet galvenais ir tas sārmaiņas. Piemēram, siekalās, ideāli, lai tās pH būtu ap 7. Līdz 7,6. Redziet, jau, kā es teicu, ķermenī mums ir 7,14, 7,3, 7,4. Ļoti mazās svārstības. Tas ir milzīgi priekš ķermeņa. Ja jūs mērat pH asinī, tas ir 7,1, tas ir ļoti, ļoti maz priekš
asinīm. Tad tur riktīgi viņu ir jāatbalsta. Un ja ir ļoti, teiksim, 8, tas arī nav pieļaujams, ja? Tad rekur tā svārstība. Un tāpat arī sieklās. Mēs varam atrast arī 6, bet tas nozīmē, ka tas ir ļoti nav optimāls. Tas vēl ir norma, bet ja es smēru, te ir 5, tas nozīmē, ka jo sieklas atspoguļo to, kas nāk no iekšpus. Vai jums ir skābi nāk no augšas, tad jāskatās, kas pa procesiem. Un tā es netieši veidu var pastīties, kas notiek iekšā, piemēram, sieklās. Urīns arī netīšām var atspoguļot, bet tur ļoti atkarīgs, cik jūs darat šķidrumu. Ja jūs nedzerat viņu vispār, tad tur būs koncentrāts un tur varētu būt skābs. Jā. Bet tad no ārpuses vienkāršākais ir tās sieklas, ko var paskatīties, plus mīnus. Un tad, kad jūs dzerat sarmainu ūdeni, īstenībā, kā es teicu, jūs tuviniet to ūdeni sastāvu, kāds viņš ir iekšā šūnā, un kamēr viņš aizies dziļāk, viņš noteikti zaudēs elektronu, jo, piemēram, jūs smēriet, vajadzēja paturēt, ja? Tās oksidācijas reducēšanas process, piemēram, bet pēc pusstundas viņš jau būs zemāks, pēc stundas vēl zemāks. Kāpēc? Tie elektroni iziet gaisā, un gaisā mums ir daudz citas vielas, kas paņem to elektronus, man vajag, un gaisa vispār tad viņi lēnītam oksidē, tad atņem. Ja? Un tad viņš neutralizējas. Tāpēc